Latviešu dabā ir atrast Ferrari par žiguļa cenu, jebšu meklēt maksimāli labāko piedāvājumu par maksimāli labāko cenu. Un džungļos, kas ir laptopi, ir salīdzinoši grūti orientēties. Starp laptopiem saprast to, kas ir kas, dažkārt palīdz ražotāju izvēlētie modeļu nosaukumi. Un Huawei ar savu D sērijas laptopu ir viens no retajiem ražotājiem, kurš apmēram liek nojaust, ap ko lietas grozās. Es teiktu tā, ka Huawei laptopu sērijas ir kā Volkswagen auto grupa. X sērija ir Audi, Matebook bez burtiem ir kā Volkswagens, D sērija ir kā Škoda un E sērija, ne gluži, bet varētu būt kā Seat. Tas tā, lai apmēram saproti, kas ir kas. Matebook D16 ir viens no populārākajiem modeļiem, gluži kā Škoda Volkswagen grupā, kas ir būtībā labi aparāti. Nebūs tur ar premium materiāliem, maksimālajām featurām, bet funkcionāli noderīgi un par salīdzinoši pieejamu cenu. Šī gada metienā ir vairāki modeļi līdz pat i9 procesoram, kas ir jauki. Tiesa Latvijā piedāvājumā būs tikai viens modelis, un tas arī ir atnācis uz apskatu. Proti Intel i5 13. paudzes procesors, Intel iebūvētā UHD grafika, nevis Iris Xe, 16 GB operatīvā atmiņa un 1 TB cietais disks. Baterijas ietilpība 56 Wh. Un tā pa lielam, tur pietiekami ilgu laiku, gandrīz visu dienu var mierīgi uz šī te nodarboties, darot tam paredzētās lietas. Specifikācijas uz papīra varētu nešķist īpaši iedvesmojušas un no kāda prasīgāka lietotāja vai gamer perspektīvas tā arī īstenībā ir. Tomēr šī sērija, kā jau minēju, ir priekš parastā lietotāja, priekš lietotāja, kurš ir ceļā jeb pārvietojas. Pirmkārt jau par to liecina laptopa svars. Tā uzbūves materiāli, kas ir no plasmasas, kas lielā mērā arī palīdz šim te palielajam draugam būt svarā apmēram ap 700 kg. Un 16 solu ekrānu laptopi mēdz būt caurmērā palieli un pasmagi. Tālāk šī laptopa pārklājums īpaši nepievelk pirkstu nospiedumus, bet par īpaši noturīgu pret tiem to arī būs grūti nosaukt. Un vispār, ja tā paskatās, šo pat ir diezgan pagrūti nosaukt par tādu, teiksim, glītu laptopu. Tas ir izteikti konservatīvs un pelēks laptops, kurš visdrīzākais īpaši ne ar ko nepaliks atmiņā un īpaši arī ne ar ko nežilbinās. Tā IPS ekrāns ir Full HD, jeb 1080p, kurš arī ir vidēji gaišs ar saviem 300 nitiem, kas nozīmē, ka ārā saulē, ka tā tieši bliedzīs iekšā displejā, būs bišķi pagrūtāk kaut ko saskatīt, bet tādās normāli vidēji caurmērā izgaismotās telpās būs ļoti pat ok. Un, ja paskatās tā holistiski, tad šim iekšā vispār ir tikai tāds pats minimums. Un kā kuram potenciālam lietotājiem, bet arī pat kaut kādā mērā švakākas lietas varētu šķist, ka ir iekšā. Kā piemēram minēšu 720p, jeb vienkārši HD webkameru, kur tomēr lielākoties ražotāji, ja spiež uz konferencēšanos savos laptopos, tad pacenšas ielikt iekšā Full HD, jeb 1080p kameru. Arī tās kameras gan bildu lielākoties izskatās pēc kartupeļa, bet ir maķenīti labāk par 720. Tālāk ir arī Bluetooth standarts 5.1, kas ir īstenībā jau vairākas paudzes vecāks standarts, šobrīd aktuālais ir 5.4. Tātad tas atkal tehniski nebūtu bijis iemesls sadārdzināt šī laptopa pašizmaksu. Tālāk vēl tiek minēta mākslīgā intelekta skaņas izolācija. Jā, tā strādā, bet tā arī nav nekāds baigais jaunais triks. Tā ir arī bijusi vecākiem Huawei laptopiem, tam pašam X Pro, kurš jau ir 3-4 gadus vecs, tāpēc arī te nav īpaši jābrīnās, ka šī feature tiek izcelta. Kas ir uzlabots, un to arī es jūtu, ir Wi-Fi antenas. Man studijā, piemēram, ir laba vieta, kur aiz divu mūru ķieģeļu sienām problēmas ir ar signālu. Telefoni atņirdzās, neķer, citi laptopi arī neķer, bet šis te visu cieņu ķēra un pat diezgan patāli. Un tātad šīs te metalaina antenas iekšā kaut ko dot, un tās it kā spējot palielināt signālu efektivitāti par 51%, tiesa te man būtu jājautā, mērot pret ko? Vecākiem Huawei laptopiem vai pret tirgus vidējo standartu? Sazinu, es nezinu. Vēl pie dzelžiem es gribu minēt, vai uzbūves skārienu palikni. Tas ir vidējs. Tas nav ar stiklotu virsmu, pirksts pa to braukājot nedaudz ieķers. Tas ir proporcionāli maziņš pret šo te lielo korpusu, un redzējām jau šogad, ka apskatos, ka bija ražotāji, kuri maksimizē šo te tukšo vietu apakšā, un vismaz platumā mēģina ielikt maksimāli lielu skārienu palikni. Bet, acīm redzot, ne šī laptopa gadījumā. Toties ir patīkami, ka ir laptopam pilnā klaviatūra.
Tā pati par sevi nav nekas pārsteidzošs. Pilnā klaviatūra, jeb tas fakts, ka tāda ir, noteikti ir bijis bonus, bet jāsaka, ka kopējā rakstīšanas pieredze ir kā uz pavecāka laptopa. Šīs klaviatūras dizains un izmantotie slēdži ir vairākas paudzes veci. Piemēram, tajā pašā X Pro ir jau tie gandrīz tā kā Butterfly vai X Scissor tipa slēdzīši, kas ir daudz pūkaināki, mīkstāki, foršāki, patīkamāki, atsaucīgāki, bet šeit īsti nekas tāds baigi atsaucīgs nav. Un mana precizitāte uz tiem rakstot bija vēl zemāka kā mana ierastā, kura tā jau arī nav nekāda grandiozā, bet tad vēl zemāka. Un man noteikti ir jāsaka aizrādījums par to, ka nav izgaismotā klaviatūra. Tas ir skumji. Jaunāki taustiņi noteikti būtu nākuši ar šādu te, jau pat ne feature, bet tādu iztikas minimumu. Un vēl virsū uz taustiņiem ir uzdrukāti simboli, nevis iegravēti iekšā. Tā klaviatūra, tāda nekāda. Ar laptopu vieglas spēlītes varēs spēlēt, kaut tas nav šī datora mērķis. Tā mērķis ir vienkārši būt labam, noderīgam, vidējam datoram, un pilnībā viņam atliecās ekrāns. Tas tā. Ja? Un ar šīm te lietām būt produktivitātes dators šis lieliski tiek galā. Vai tas būtu tur arī, piemēram, kāds filmu skatīšanās vai multimēdiju patērēšana. Jā, nebūs 4K kvalitāte, bet būsim godīgi, cik daudz satura mēs skatāmies 4K izņemot, piemēram, konsumeru video, vai ne? Jo sociātīkli ir 1080p, kaut kādi Netflixi, Prime lielākoties arī straumēs 1080p, jo internets vai televizors pieslēgts pie internetam nevilks gluži baigi lielāku kvalitāti, vai arī vēl būs daļa satura vispār piratizēta. Tā kā, ja tu skaties 4K saturu, tad visdrīzākais pie TV ar soundbaru, tādu normālu setupiņu. Bet kopumā šis IPS panelis ir gana labs, lai varētu uz tā vidējā, ar vidējām prasībām, teiksim tā, skatīties faktiski jebko. Vēl kā jau minēju, šis dators ir paredzēts konferencēšanai ar savām visām mākslīgā intelekta featurām un kameru un tā tālāk, iedošu ātru testiņu. Sākam testu tad kamerai. Caur Huawei kontrolu paneli ir tev pieejamas arī visādas mākslīgā intelekta feature, sākot ar virtuālajiem foniem, ar kameras sekošanu. Jā, seko acu kontaktiem, kurus es atkal nezinu, visdrīzākais, ka baigi nestrādās labi, jo parasti šī tehnoloģija, cik esmu laptopos testējis, nav bijusi tā, uz kuru visvairāk var paļauties, kā arī ir dažādas skaņas ierakstīšanas metodes tieši uzreiz datorā, kuras neiet uz mākoni, kā piemēram caur Zoom, Google Meet, tīmiem, ja tās ir pārlūkā lietotas, tad tur ir savādāka apstrāde nekā, ja tās ir lokāli instalētas programmas, pastīsies, vai ir kaut kāda izmaiņa, ja ieslēdz, piemēram, Sound True HD, ko dzird, ko nedzird, vai arī, ja ieslēdz skaņas šo te slāpēšanu, kad ir Sound True Voice, Filter Out Noise and Enhance Voices, vai arī pašam zvanam vēl var ieslēgt šo te izolāciju, un kas ir forši, ka daudzas no šīm featurām var saslēgt vienlaicīgi kopā pretēji lielākai daļai risinājumu, kur tomēr var atsevišķi saslēgt. Bet jā, pašas kameras bilde, kartupelis, asās kustības netiek līdzi, peld viss kaut kur, šie te foni un dynamic range, jā, 1080p būtu bijis ievērojams uzlabojums, bet arī tas tāpat nedotu baigi laboto kvalitāti. Lūk, tā kā tādi pīrāgi saistībā ar kameru. Kopumā jau varētu šķist, ka tāds normāls kompis, vai ne? Prasītā cena tiesa ir manas lielākās pretenzijas pret šo produktu. Nepilns 1000 esot ieteicamā mazumtirdzniecības cena, bet šajā cenu kategorijā ir virkne vizuāli pievilcīgāku, fiziski vieglāku un veiktspējā bišķi jaudīgāku laptopu, starp kuriem varētu izvēlēties. Tādi, kuri varēs kaut ko vairāk par Football Manageru paspēlēt. Jā, šim laptopam par labu runā fakts, ka tam ir 16 GB operatīvā atmiņa un 1 TB cietais disks, ko šajā segmentā bieži neredz, jo ražotāji pa lielam mēģina šmaukties uz vai nu diska apjomu, un varbūt vēl būs kāds, kurš šmauksies ar operatīvās atmiņas apjomu un ieliks 8 GB, kas gan vairs nav tik izplatīti, jo 13. paudzes Intel procesoriem ar Windows 11 16 GB būtu tāds standartiņš. Tā kā jā, lūk, tādas lietas par šo te MateBook D16, kas ir jaunākais Huawei veikums un pa lielam arī laikam vienīgais laptops, kurš šogad tiks piedāvāts no viņiem jaunais Latvijā. Man personīgi šķiet, ka Pro un X Pro sērijas ir kopumā tās bišķiņ vērtīgāks kopējais iegūms par prasīto cenu, bet savu darbiņu bez ārišķībām šis pa lielam izdara.
Un tas jau pa lielam ir galvenais, vai ne? Piebildē mans personīgais jau kādus 3-4 gadus vecais Huawei X Pro veiktspējā šim zaudēja. Diezgan kapitāli un visos testos. Bet, kā jau teicu, šis laptops spiež uz procesoru veiktspēju, griežot tur Exceļus, esot konferenču zvanos, kā arī skatoties kādu video, nevis spēlītēm vai kaut kādiem tur grafiski intensīvākiem vai nozīmīgākiem darbiem. Tā ka kopumā ir ko padomāt par to, piemēram, kaut vai jauns vai vecs dators būtu labāks, vai vispār ir jēga skriet pēc jaunākiem, modernākiem. Pēc testiem laikam, ka ir tomēr jēga, bet visā visumā paldies, ka noskatījies šo video, un mēs ar tevi tiekamies jau kādā no nākamajiem. Atā!